Ir tās pozīcijas praktiski uzreiz tad sāksies grūšana. Bez pārtraukuma tā, ka uzreiz vadīsim gaisā grūšana. Viktor, tu minēji par tām Vācijas un Polijas līgām, kur jūs startējat. Un man jau no bērnības interesē, kas tās ir par līgām. Tātad Vācija, Polija, kā tas realitātē izskatās? Vai tur kāds mums maksā par tām dalībām? Jā, minimāli maksā, bet es saku, mums jau nav tā. Mums nav šitas sports ir tik attīstīts komerciāli, lai ļoti daudz maksā. Man es apmēram aizbraucu tur patrenēties pavēlti. 2-3 nedēļas es trenējos pavēlti. Man ēšana, dzīvošana pavēlti. Man tikai vajag samaksāt, kas saka, tur braušu. Viss, ka sporta nometas es taisīju, un es 3 nedēļas sporta nometu. 2-3 dienas te atkal trenēju. Tas ir visu laiku maksā naudu, bet naudas nav daudz, un tāpēc mums tie polīši, vācieši, dažreiz, vairāk pa poliešiem. Vāciešiem, pa tiem poliešiem. Es saku, jā, es nostartējuši, viņi tur maksā 100 eiro tam, vai $100. Bet te es atbraucu tā, pavēlti dzīvoju, pavēlti mani baro, cik man tur ir sporta nometni notika, šo es strādāju. Cik tas izmaksā, es nezinu, bet es trenējos pavēlti. Un par to, ka viņi nostartē, labi, viņi tur samaksā man dīzeli atbraukt tur atpakaļ. Tā es startēju. Nav komerciāli, bet tas ir bija tā, priekš tā. Es gatavos uz pasauli, es gatavos uz Eiropu. Un tie visi soļi bija priekš tā ir darīts. Nebija darīt, te notrenēs, mēs ekonomējam naudu, tur kaut ko bija visu laiku. Tas viss bija ar noteiktu mērķi. Jā, speciāli. Lai varētu trenēties pavēlti, lai es varētu sagatavoties uz pasauli. Pēc mums bija tur, viņi saka, mēs nevaram tur naudu iedot to, tur $100 vai to trenēties. Viņi saka, jā, davai, čik es atbraucu 3 nedēļas notrenēs, pavēlti pēdu, pavēlti nodzīvoju. Kāpēc ne? Cik tas izmaksāja, es nedomāju. Viņam ir ļoti lēti, bet viņi negribēja dot naudu. Bet saka, mēs samaksāsim, jūs sarunāsim. Ēdu, trenējos. Tas ir ļoti. Un tas diezgan, netieši, ka ļoti bieži, bet tas ir bija tāda sadarbība. Es pa viņam startēju, bet viņi man atmaksā to. Pēc, ka pēc tam es saku, tas visi mērķi bija tikai priekš pasaules un priekš Eiropas un, protams, priekš olimpiādas. Tagad vismaz man ir beidzot skaidrība par tām līgām, jo atceros vēl no bērnības, kad tu vēl startēji, kad daudz tika runāts par šiem startiem un līdz galam nesapratu. Viņi tur īstenībā līgas, es ar savu rezultātu, pēc tam viņiem palīdzēju, viņi pēc tam dabū priekš saviem sponsorus, tur tāda situācija. Jā, priekš viņiem. Man tā labuma nekad nebija. Tikai to, ko es pacelu sacensības bija, bet arī, tie bieži starti arī bija vajadzīgi priekš galvas. Ja biežāk tu startē, tu esi biežāk, tas значит, tev smadzenes labāk strādā, un tas nozīmē, ka tev tik pierod pie tā, ka tu jau tik stingri nenervozē. Ja apmēram tu startē vienreiz gadā, piedod, tu tāds uztraukums atbrauksi tev uz pilsētu čempionātu vienreiz gadā, tu tā stresosi. Kad tu pierod pie tā, stress būs, viņš visu laiku ir, bet kāds? Kad tu vienkārši staigā kā invalīds, neko nesaprotu. Vai tu vienkārši atbrauci, ko man jādara? Šo tu dari vienkārši ļoti labi. Saprotu tādu, bet arī tas bieži man jau dažreiz bija, Ventspilnieki arī to visu turēs, bet man dažreiz bija 10 starti gadā. Un arī pasaulē, un arī Eiropā. Tas ieskaitot visu kaut ko? Jā, man 10 gadu, man katru mēnesi bija starti, un man neprasīja tā. Viktor, man atnāca kaut ko. Man bija visu laiku rezultāts, pats mazākais, es biju 5. vai 4. Eiropā pasaulē. Man bija tik liels rezultāts, man vajadzēja cilvēku. Nebija tā, atbraucot, man bija tur rekurs 200 sesiju, es atbraucu uz acis, viņš saka, 150, nē. 190 raušana visu laiku, 190 un 235, 240 grūšana. Tas ir 5. 4. rezultāti pasaulē. Un katru mēnesi man tā prasīja. Katru mēnesi to darīja. Kā tu varēji izturēt? Tā ir turēt, trenējos. Vajag trenēties vienkārši.
Ja tu apmēram atbraucot nostartē sacensības un atnācu pēc tam pēc nedēļas, pēc 2 startēt, piedod, man bija tā, un te šodien nostartē, un te vēstnieki arī te visi trenē, viņi visi tā trenēs, un šodien nostartē, ja tu no rīta nostartē, значит vakarā tev treniņš, ja tu nostartē vakarā, tev rītā treniņš. Un mēs nostartējām, Ribeka nostartēja, jā, viņi no rīta nostartēja, jā. Davai. Все, vakarā, čik, minimāļnička, kaut kādi pietipieni, kaut ko to, tāpēc, kad tu gatavojies pirms sacensībām, tu to slodzu samazini, lai varētu būt vairāk. Tas значит, kaut ko tu jau nedari, un muskuli jau palika tādi, tīri priekš sacensībām. Tā kā pēc sacensībām uzreiz uz zāli kaut ko daram, nākošā dienā višķi vēl kaut ko daram. Viņi jau uzreiz sāk trenēt, nekādas slabuhas nav. Bet sākumā, laikam, jau grūti viņus pierunāt pie tāda ritma. Ne katrs var izturēt. Viņu visu laiku to vajag darīt, tas ir dzīvesveids. Jā, protams, ka jāsāk apmēram atbrauks pie maniem pieauguši tur sportisti. Mēs uztaisīsim treniņu, jā, uztaisīsim sacensības. Un davai uzreiz pie mani braukt. Šodien treniņu. Nē, treneri, man jāatpūšas. Nu nekas, galvenais bērniem dot. Mums jātrenē. Bērni ir tādi cilvēki. Ja nedos treniņu, viņi sačkos. Viņiem visu laiku ir spēks. Protams, ir piekušas, bet viņi stundu, ja viņus normāli pabarot, stundu 2 viņi atkal var strādāt. Ja tu nokavati laiku, все. To enerģiju, kas ir bērniem, viņu vajag trenēt. Ja viņš atnāc uz mājās un sēž pie kompjūtera, viņam nav enerģijas. Jā. Ja tu pa viņam iedos slodzi, pa bišķiņ dod viņam to slodzīt. Tas bērnu organisms ir tāds, es saku, tas ir tāds frukts, tas organisms. Viņu ļoti grūti iedzīt stūrī. Viņš vienkārši iedos enerģiju tev. Viņš ņems bērns vairāk ēdīs, bet viņam vajadzēs to enerģiju. Un ar to visu laiku tu dod, viņam visu laiku veidojas tā enerģija. Viņš vairāk ēd, viņš resnāk nepalika, viņš vienkārši vairāk ēst, bet viņam organisms prasa. Un no tā, ka viņš vairāk ēst, viņa vairāk enerģiju. Un dažreiz, grūti viņus pēc tam nonāt, tas bērnus viņi tā. Jā, apmēram, un tagad man bija te sporta nomas. 3 treniņu dienā, rīt rosma 3 treniņu dienā. Jā, vienam palika ļoti slikti, pirmo dienu es biju šokā. Bet pēc tam ras visi izlabojas, 3 treniņu dienā arī no rīta līdz vakaram treniņi, es nezinu, kā viņš mājās tur bija, bet vairāk sāka ēst, uz nedēļu beigām, jau pirmās 2-3 dienas viņi knapi dzīvi bija, pēc tam bišķi lielāku, jau 6 dienu jau tāda bija, ja paturēt mēnesi, tā viņas bērnis, tas ir ārprāt. Kāda ir situācija ar sponsoriem, atbalstītājiem Latvijā? Jo, cik zinu, principā svārcelšanu atbalsta tikai pašvaldības pārsvarā. Jā. Jo atrast kāda sponsors. Mēs visu nokavējam. Kad bija iespēja, mēs visu nokavējam. Visi ielīda basketbolisti, hokejisti. Un jā, visu. Pa lielam visiem. Bet tāpēc, ka saproti, tas ir sporta veids, kur ir daudz cilvēku. Un kad viņš palika no vienas puses, viņu saprotu, es apmēram varbūt uzvestos tāpat. Svarcošana, tas ir mana ģimene, un es priekš viņiem mēģināšu izdarīt ļoti daudz. Katrs mēģinās priekš sevējā, protams. Un tāpēc ir, ka vienkārši, ja mums ir 30 cilvēki, basketbolu ir 1000, hokeja tas pats, un kad viņš palika apmēram biznesmens vai kaut ko, viņš vajag palīdzēt savajiem, tāpēc es viņu saprotu un uzskatu es normāli, vajag palīdzēt savajiem. Vienkārši bīdne ir tāda, ka viņi palīdz savajām, no valsts puiši, viņi davai arī basketbolu un palīdzēsim. Kungi, mums ir individuāli sporta veidi, kas tiešām braukā pa pasaulē un ceļ karogus, un viņi to visu dara. Viņi jau no valsts saka, davai palīdzēsim viņiem arī. Viņiem tā palīdz sponsori, tāpēc, ka ir savējie. Saproti? Protams. Un es neko nesaku, ja viņi uzskata, ka tādai vajag darīt, tā darīt. Bet gribās, lai tie mūsējie priekšnieki no valdības, kā basketbolam, hokejam palīdz ļoti daudz. Tiešām visās pilsētās arī sponsori.
pie individuāliem sporta veidiem. Varbūt mēs kaut kā izmainīsim to sistēmu, tiem vairāk arī palīdzēsim. Tāpēc viņam tā jau palīdz, ir paskatīties. Visiem basketbolistiem, man liekas, visiem banka palīdz. Viena banka tiem, viena banka tam. Tur tāda milzīga nauda. Tur banka palīdz, tur palīdz, jā. Es saprotu, ka savējie palīdz. Pēc tam valsts saka, jā, mums arī vajag viņam dotācijas dot no valstī. Viņam tik labi jau tāpat. Ot vajag to vēl dot. Es vienkārši negribu, ka vajag kaut ko tur atņemt no viņiem. Vienkārši saku, ka vajag paskatīties uz individuāliem sporta veidiem, tikai tie ir tie, kas arī viņi reāli slavē. Tie ir tie, kuri nes medaļas pārsvarā. Jā, viņi reāli slavē. Tu, es saku, bet es tie sponsorus tiešām negribu nekur seikt, ka vot jūs, nē, tiešām saviem vajag palīdzēt. Un, ja cilvēks bija tur basketbolā vai kura sporta veida tur viņš bija, un kad pie viņa pienāk, saka, palīdz basketbolu savajiem, nav naudas. Es nesaprotu tāds cilvēks. Protams, jā, es esmu treneris, man nav iespējas tā palīdzēt kā pārējiem, bet ja pie maniem, ja būtu biznesiem, pie maniem pienāk Svarcāli, saka, Viktor, vajag palīdzēt, tad bez problēma, kādu variantu. Jāskaita, cik tu vari un palīdz. Tev neviens nesaka, ka, zini, vai varbūt, tava, ka te izvilksim, neviens jau nesaka, ir godīgi, bet arī, cits būs skatīsies, tev ir 1, 2, 3, tur dažiem ir ļoti milzīgi. Kur tu viņu liks? Kur tu viņu liks? Paņemsi līdzi? Kur tu viņu liks? Viņu vajag tērēt, naudu priekš kam ir vajag tērēt. Bet es saku, tas arī negribu baigi slavēt, bet, protams, paldies Ventspilim un Lemberkungs ir, man liekas, no tiem cilvēkiem, kas, jā, viņš pelna, jā, viņš saka, bet, man liekas, viņam domas ir tāda, kur es viņu to likšu? Un viņš ļoti baigi palīdz sportam, tiešām palīdz sportam. Mums tur tagad Ventspilī ir svartošanas skola, tur labākie sportisti trenējās, un pašvaldība palīdz caur ministriju dabūju finansējumu. No turienes no Ventspilī es cenšos palīdzēt arī visai Latvijai. No Ventspilī. Tas Ventspilī mums palīdz, un es no Ventspilī cenšos palīdzēt arī visai Latvijai. Jā, es saku, varbūt, es nezinu tam neko, bet, man liekas, viņam ir tādas domas, kur es to bandīšu, kur es līkšu. Bet Ventspilī ne tikai svarcelšanā, viņu es to saku pa sporta veidos, viņu cenšas tos internātus arī būt. Pa svarcelšanu vienkārši tādas dažreiz domā, ka cilvēks tiešām visu izdarīt dzīvē un domā, kur es viņu likšu, Triene, kur es viņu likšu. Palīdzēsim tur, man ir uz ko dzīvot, man ir ko pelnīt, man ir visu. Es palīdzēšu, un viņš tiešām palīdz. Un dažreiz tāda situācija, jau apmēram vairāk tāda cilvēka ar tādu domām, ar to daži jau, man, 1 miljons, 2, 10, 20, kur tu viņu liksi? Kur? Braukā ar šito, ar veco mašīnu, negribu nekādu tur apcelēt, jāatstaigā drēbes pa 100 eiro. Nē, saku, un palīdz. Nē, man tu naudas jau nav. Es zinu vienu miljonāru, negribu pa viņu televīziju teikt, bet smieklīgi ir tāda situācija. Es domāju, ja viņš klausās, viņš sapratīs, ka tas ir pa viņu. Mēs ar viņu bija sadarbība, viņš tur palīdzēja. Kaut kur 3000 gadā viņi deva. Viņš deva 3000 gadā. Tiešām tas nav milzīga nauda, bet bērnus pabarot tiešām bija normāli. Es arī neteikšu, no kuras pilsētas, lai neapvainojās. Viņš pēc tam pārdeva savu vienu uzņēmumu, ļoti labi pārdeva. Viņa bija, viņš ir jau gados, bet viņš pārdeva savu uzņēmumu, viss palika viņam bija 2, viņš jau pārdeva, viena palika. Es viņam te pienācu, saku, mēs varam tagad atkal sadarbību taisīt vai to. Viņš saka, Viktor, 3000 es nevarēšu paveikt. Es negribu runāt, pat cik viņš pārdeva, cik tur bija 0. Bet vairāk nekā 6 bija 0, pārdēja uzdevumu. Viņš man saka, Viktor, es nevarēšu tev palīdzēt. 3000 tas ir pat daudz gadā. Tak što, ir arī tādi. Ir dažādi cilvēki.
Tā nekas, nu ko darīt. Nu, visādi cilvēki ir. Pārsvarā, cik es zinu, šajos individuālajos sporta veidos, ne tikai svartošanā, arī citos, ja arī palīdz tādi biznesmeņi, viņi cenšas pat sevi nereklamēt, un pārsvarā viņi iedot uz sacensībām uz vieniem tur naudu vai uz arī treniņu nometni. Nu, tā ka stabili kaut kāda tur nauda, ka bankas kontā ieripo tāda nauda. Es saku, tie ir tādi, ir tiešām cilvēki, kas vienkārši davai, palīdēšu. Tāpēc, ka, es saku visu laiku tur tā, kur tu viņu liks? Kur? Vajag sev, protams, lai par tiem cilvēki runā. Es saku, pa Lembergu kungu, kā tur ir situācija? Jā, viņš ir slikts, jā. Cits saka, tiešām ļoti labs cilvēks. Un es viņu, es saku, ar mani, pa viņu nevajag tiešām ar mani cilvēks. Es viņu pienāku, es saku, ziniet, man ir tāda situācija, ka man treneris grib uz šeit uz Ventspili braukt, un viņam vienkārši vajag palielināt algu. Cik? Sarunājam. Pēc tam es atnācu pie viņu vēlreiz, viņš saka, tur mēs gribam uztaisīt internātu bērniem, mums tur vajag kur dzīvot. Kur? Es saku, tur. Jā. Pēc tam viņi piedāku, es saku, zināt, mums te jau orkestri jau gatavīgs uz olimpiādu, tur plēsnieks, tur tās. Es saku, mums jau vajadzētu jaunu zāli, labi. Turāti. Kā cilvēku runāja. Un tāpēc es nevaru pateikt, jā, viņš tur, Jāņa nevaru pateikt. Kas saistīt ar sportu, un es pie viņa biju. Ceru, ka tā arī būs dzīvē tālāk. Es pienācu, paprasīju, viņš palīdz. Protams, viņš daži cilvēki naka, nē, viņš ir tāds slikts. Nu, varbūt, nekā nesaka. Visi atkarīgs kā viņi, bet man ar viņu tiešām ir sadarbība. Visu laiku saku, ir iespējams, paldies viņam, paldies Ventspilī, ka palīdz, un tāpēc paldies, saku, tagad mums arī labākie svarcēlē arī Ventspilī, arī attīstās un arī palīdz, arī man tiešām neinteresē, kur tas ir finansējums, bet viņš mums piešķira finansējumu, mums ir darbs, mums ir, protams, viņš ļoti daudz izdarīja, lai tur būtu tas internāts Ventspilī, nav finansējums iet caur ministriju, un reāli, kas ir labs sportis, svarcošanas, ka es teicu laureātā, mums ir tagad māja, kur mēs varam audzināt labākos svarcēlājos. Šobrīd ir kaut kur viņus 6-7 ir, bet ceru, ka uz nākotnē svarcēlā attīstīsies vēl bišķi labāk, un mēs varēsim palnāt to skaitu. Bet es saku, mums ir tagad savu māju, kad ļoti daudz tur basketbols hokejisti, viņam ir tur māja, mums arī sava māja parādījās. Cerēsim. Tas viss atkarīgs no mūsu darba. Kā mēs strādāsim, tā būs. Tā jau ir, kad sportistam ir rezultāti, draugu ir daudz apkārt, un arī visi politiķi cenšas uzreiz ielīst. Es visu to atceros, tā ka priekš manīm es uzskatu, tas ir normāli. Tas ir dzīve, tas ir normāli. Bet tu jau zini, kas ir draugs, un tu pārējie, viņi atnāca aizgāt, un es uz to es uz to neapvainojos, ka tur ir tāda draugi, viņi tur tāds bija, tāds. Bet tiešām es neapvainojos. Tas ir dzīve, un viens otru visu laiku izmanto, bet tev jāsaprot, kur ir draugi, kur nav draugi. Un viss. Pēc kam jādomā par tādiem sīkumiņiem, ka tevi izmanto, neizmanto. Negribi nerunā ar viņu. Gribi runā, sīkums, tiešām sīkums tas ir. Davai, Maksim. Lūguniekam svārds ieskaitīts. Šo pašu svāru. Grūšanā Ventspilniekam bija bišķi labāks, patos. Arī Maksims par iztikos. Kā tur cik tur viņi tur sāka visi. 95, man liekas. 95. Nav. Pirmais mēģinājums to Mupiniekam, tagad arī Maksims Koļesnikovs, tomēr arī 95 cels. Nē, tur bija izsēkši viņš jau. Maksims Koļesnikovs, par šis būs otrais. Jā, jau otrā. Pāvils Lukšs arī bija 95, man liekas, viņi visi sākā. Tas ir Koļesnikovs, viņš sāka 90. Tie Ventspilnieks un Daugavpils Pāvils un Toms, viņš, man liekas, pa 95. Man liekas, tagad būs cīņa viņš viens otru. Labi, slikti, ka tu neuzrakstīji, cik tu viņi pacēla. Man liekas, te cīņa būs pa pirmā vieta. Viņam pa pirmā mēģinājuma bija. Tagad Koļesnikovam otrais mēģinājums. Jā, bet raušana tur jāsaliek kopā. To būs. Viņi tagad abi, es domāju, ies uz 100. Abi ies uz 100. Svārds ieskaitīts. Divi ieskaitīja, viens neieskaitīja.
Svars pieņem. Viņi pat 95 pacēla, tagad paskatīsimies cīņu. Bet saku, grūšana tas ir labi raušanā. Šitiem pasaulē ir tāda bulgāriem sistēma. Izraušu cik varu, grūšanas cik vajag. Viņi tādi grūdēji ļoti labi. Viņi saka, no tā viņi ir. Izraušu cik varu, grūšana cik vajag. Un ļoti daudz bulgāri, kas tiešām zaudēja tur 5-10 kg, 12 kg zaudēja. Pēc tam visu to grūšanu. Lieka klāt tur 5, 10, 17. No, viens tur bija, kurā kategorijā, neceros. Viņam izdevās 17 kg plusi pielikt un vinēt pasaulē. Tā kā grūšana tas ir ļoti, ļoti smags, un tur arī ļoti daudz. Uz to arī var cerēt. Man arī dažreiz bija raušanā, es esmu 3., tur 4., grūšana 1. un tur 1. Arī tā bija. Gatavojas tagad Maksims Kolesnikovs jau un 3. piegājumu, 9 kg ir pieteikti, tā kā Maksims 2 reizes pēc kārtas ceļ, tad viņam vēl viena papildus minūte sagatavoties, bet skatāmies, ka Maksims jau gatavojas treneru pavadībā arī doties 3. reizi celt tātad svaru grūšanā, 99 kg pieteikti, 95 viņš pacēla, ne bez pūlēm, 2 tiesneši ieskaitīja, 1 neieskaitīja, lai nu kā Maksims Kolesnikovs Daugavpils vēl cer pacīnīties par augstāku vietu nekā 3. Jā, tāpēc es saku, mēs ar tiem tiesnešiem runājam, es saku, ir labi, ja mēs tur sacensības, kas ir tur kaut kādi pilsētās, bet dažreiz, es saku, nevajag tur ļoti stingri tur tiesāt. Olimpiāda, tas ir olimpiāda, kur nav vispār. Jābūt zolīdi skaisti. Paskatīsimies. Jā, bet olimpiādas ir tie sacensības, kur jābūt ļoti, ļoti kvalitātā tehnika un kvalitāti tiesneši. 100 kg tiek pieteikti. 100 kg tiek pieteikti. Mums jāpaskatās, kā tur būs, tur ir tā cīņa. Tagad cīņa ir pa 1. vietu, pa 1. otru. Ļoti aktīva cīņa par zelta medaļu svaru kategorijā. Ir 62 kg starp Pāvelu Daugavpils un Domu Upenieku. Raušanā Ko pieraksti? pacēlā 79 kg, savukārt 76 kg. Nu, 3 kg starpība. Tātad 79, 76. Pāvels Lukša pagaidām priekšā pēc raušanas, 3 kg viņam. Un vēl viņam vienāds svars. Vienāds svars, jā, un arī Kolesnikovam bija tikai par 5 gramiem. Jā, tas arī tāds. Lielāks svars. Nu, Maksims Kolesnikovs būs 3., tas ir skaidrs. Jā, tāpēc, ka jāpacelā. Pāvels Lukša. Daugavpils gatavojas izpildīt savu mēģinājumu. 100 kg tā pieteikti. Pirmoreiz šodien mēs redzam arī 100 kg. Dienas turpinājumā nākat skatīties klātienē. Šeit Valmierā būs iespēja redzēt arī super smagsvarus, bet mēs skatāmies Pāvels Lukša 100 kg. Viņam pirmais piegājiens un ir kārtībā. Pāvels Lukša tiek galā ar 100 kg. 100 kg arī tā Tomam Upiniekam no Ventspils. Nu, Viktors, skaidrs, tur visi sīšķis par Tomu Upinieku. Nē, kāpēc? Es īstenībā... Vai tu par labu tehniku tur ir visi sīšķis? Nē, kāpēc? Visi sportisti ir... Ne, protams, ka varbūt Latvijā, kad iet runāšana pa savu pilsētu, jā. Bet, kad ir ārzemē, ir Latvijas, ir pārējie. Tur ne. Tie, protams, kā pa Ventspili. 103 kg tiek pieteikti. Tas ir, es domāju, Tums Upinieks ies uz 103. Tas ir viņš ies cīnīties pa 1. vietu. Nē, kas? Toms Upinieks 103 nomainījis. Viņa treneris noteikti Andruškevičs pateicis, ka jācer 103. Tu zini, ka ļoti daudz treneris prasa pars. Gatavs, jā, gatavs, jā. Tāpēc, ka es saku, man nebija uzdevums klausīties un kaut ko tur domāt. Vajag, labi. Vajag, Tomam Upiniekam vajag, skatāmies, vai viņam izdosies pacelt. Ugro, idem atpakaļ.
Un dzirdat arī, kā Viktors pat te blakā komentē to Mupinieku sniegumu un ir ieskaitīts to Mupiniekam 103 kg. Labi, un tas jau ir labs pieteikums. Jā, pa zeltu. Skatīsimies arī Pāvēlam Lukšam. Zini kāda vēl? Kas pirmais pacels 103, tas arī vinnēs. Jā. Tāpēc, ka viņam viens svars. Ja Pāvels Lukša tagad nepacels. Nē, ja viņš pacels 103, viņš tāpat zaudē. Ja viņš 103, jā, viņš 103. Ja Pāvels Lukša nepaceļ 103, tad Toms Upinieks uzvarēs. Ja Lukša paceļ, tad Tomam jāceļ vairāk. Jā, 106. Ir iespējams, ka taktiskā cīņa starp Eduardu Andruškeviču un Igoru Očkurovu, ja? Bet es saku, tur treniņā, sacensībās, tiešām viņš, treneris, es saku, tik daudz to visu zina, ka es nelīdu tajā sistēmā, kad mēs braucam. Viņš skaita, skatās, tur arī te liekas, ka, ko tur ir, tur treneris neko. Nē, īstenībā ļoti daudz, ko treneri nozīmē. Pāvels Lukša tur un izskatās, ka izdosies 103 kg viņam noturēt. Un intriga saglabājas. Tagad viss būs atkarīgs no Toma Upinieka. Lukša jau beidzis sacensības, viņš savus mēģinājumus 3 jau ir veicis. Tagad Toms Upinieks jāceļ uz 106, tas ir skaidrs, un ar 106 viņam pietiek. Nav ieskaitīts tā telkunis, bet tas tiesnešam nestredīsimies. $104 kg. Tas, kas mums skaties, kas ir Elmārs Kolēda iesaistīsies. Jā, Elmaram Jā, Elmārs Kolēda, ja kāds varbūt tikai pieslēdzās, nesaprot, kas te notiek. Elmārs startē citā svara kategorijā, viņš neiesaistās šajā duelī starp Lukšu un Upinieku. Elmārs Kolēda 56 kg startē, un tas viņam ir tikai pirmais svars, un uzreiz viņš sāk ar 104. Ja pacels, būs skaidrs, ka zelta medaļa jau viņam ir rokā. Pārliecinoši viņš uzvarēja raušanā, un tagad skatīsimies, kā viņam klāsies grūšanā. Pirmais piegājiens, jau pēc 30 sekundēm jāveic šis mēģinājums Elmāram. Es nezinu, ka viņš vēl īpaši nekur nesteidzas. Viss. Uzsvars dienā ir 104 kg. Līdina Elmāra Kolēda. Viņam ir palikuši nedaudz vairāk kā 20 sekundes, lai ierastos uz podesta. Dodas Elmārs, jau likās, ka varbūt neatnāks, bet tomēr atnāk Elmārs. 104 kg Elmāram. Uzsvars dienā 104 kg. Daugavpils pilsētē nodrošinās otro zelta medaļu Elmārs, ja tūlīt pacel šo svaru. Jā. Ir kārtībā 104 kg Elmāram. Jā, malacis. Elmārs, starp citu, ir ne tikai svarcēlājs, bet arī aktīvs sabiedriskais darbinieks Daugavpils. Starp citu, Viktor, tu iespējams nezināja, viņš arī šeit palīdz dažādu sporta pasākumu organizācijā, tā ka labs puisis aug arī kā cilvēks. Es jau nevaru zinu, kad es, saproti, ja tev ir iespējams izmantot, tu nebūsi svarcelējis 100 gadus, 40, nebūsi. Ja ir iespējas, izmanto svarcelšanu. Tā kā es saku, es biju svarcelējis un kaut kur citur gāju, bet, labi, es aizgāju uz deputātiem un es no tās arī mēģināju visu tur palīdzēt, bet īstenībā ir iespējams. Dariet svarcelšanu. Viņam ir iespējams. Ja viņš kaut ko vēl palīdz, viņam būs baigi grūti. Oho. Toms Upinieks 107 kg. Jā, to mums jāpaceļ 107, un tad viņam būs zelts. Intriga atgriezusies. Tātad Pāvels Lukša vai Toms Upinieks. Skatāmies, viss atkarīgs no Toma Upinieka. Fonā pat Rebeka Koha atnākus pastīties, visi skatītāji gaida, un jūs dzirdat man fonā blakām arī Viktors palīdz arī Tomam. Izšķirošais brīdis šodien Toms Upinieks vai tomēr Pāvels Lukša un Toms Upinieks cīnās Toms Upinieks un izskatās, ka viss ir kārtībā un Toms Upinieks tomēr notur uzvaru un zelta medaļu arī Ventspils pilsētai. Izrāva. Izrāva no cita kakla, izrāva zeltu uz savu kaklu.
Atņēma zelta medaļu Arī Daugavpilī. kļūdiņas no šienes nebija ļoti labi redzēt, bet no priekšas arī bija spiešana mēlē, tā kā pirmajam 103, tā kā viņam arī 107 tas pats. Nu, ko darīt? Uzvarētājs netiesā. Zelta medaļa nodrošina. Jā. Nu, nezini, kā dažreiz ir tur starptautiskas sacensībām čik, все, mēs zaudējam. Protestu uzreiz, čuk, skatās, tur, jāvar noņemt, bet tad arī mēs varam arī to izdarīt. Nu, nekas, tur bija kļūdas, un viņam abiem bija viena tā paša kļūda. Tā kā, nekas. Сейчас Калида, un pēc tam sāk smēķināt. Elmārs Kolēda, jau nodrošināja savu pirmo vietu 56 kg svara kategorijā, tagad viņam otrais piegājiens. 108 kg ceļu Elmārs. Domāju, ka nevajadzētu būt lielām problēmām ar šo svaru Elmāram. Nebūs pirmā reize, kad viņš tādu svaru ir cēlis, un arī pārliecinoši paceļ šoreiz Elmārs. Un kas priecē arī skatītāji ar vien vairāk un vairāk paliek, ja no paša rīta mēs praktiski vieni paši bijām zālē, tad tagad jau vismaz 30 cilvēku noteikti ir, un es domāju, ka vakarā būs vēl vairāk. Šodien jau labs laiks, var pie ezera. Pie ezera, bet cilvēki uz šeit atnāca, ja? Var arī pie ezera kaut kur atpūsties, visu darīt, bet cilvēki atnāca uz šeit, paskatīties svarcošanu. Es jau teikšu, negribu lielēties, bet svarcošana palika zelta sporta veids. Zini, kāpēc? Tāpēc tu atbrauc uz olimpiādu. Vajag paņemt, tu ņem reāli koku un visus dzinārās citu sporta veidus. Visiem ir smagums, visiem ir vajadzīgi. Mani te draugi piespiedā patrenēt crossfitus. Nevar saņemties pie tā raušana, bet visi grib svarcošanu nodarboties. Visi, pilnīgi visi. Visi lien, man vajag svarcošanu, vajag to, man vajag svarcošanu, Un es saku, ka tagad jau svarcošana palika zelta sporta veids, bet ka visiem ir vajag spēks. Visiem, pilnīgi visiem. Sistēma mainās, un visiem agrāk bija izturība vajadzīga ļoti daudz, bet tagad pie tās izturības arī vajag arī spēku. Un tāpēc ļoti, ļoti daudz, kas mēģina nākt uz zāli, kaut ko trenēties, arī to svarcelšanu, visi jāiet ļoti daudz. Tā ka jums tagad ir zelta laika pienākuši, ja? Es to saku, ka mums ir zelta sporta veids, bet ka visiem ir vajadzīgs svarcelšana. Visiem. Man arī, zin kā, es neteikšu, ka es esmu boksers, bet es esmu tas, kas mēģina ar boksu bišķi noņemt šito tauksnos. Savādāk nebija, es ar ritini brauku. 4 stundas ar ritini, 2 reizes nedēļa, pagājuši gadu. Ko es tikai nedarīju? Tas saplis ir apkārt, tur ir grūti tu nabuni. Un es mēģināju sarunāt ar treneri, kas man tagad bišķiņ pa boksu trenē. Kā pa boksu? Es neteikšu, ka es boksu vienkārši tur to tauciņus dzināju. Viņam mugura sāp, es viņam muguru mēģinu iztaisnot. Viņš man bišķiņ to taukus mēģina nodzīt. Turi. Un Elmārs 113 kg pacelt un noslēdz attiecības Daugavpilietis skaisti. Visus pieteiktos svarus ir pacēlis šodien Elmārs. Un apsveicam Daugavpilī ar zelta medaļu. Un es saku, tagad es tāds, bišķiņ. Un man ir draugs, viņš arī tā minimāli nodarbojas ar boksu, min jau priekš sevīm. Viņš saka, sitiens palika spēcīgāk, tas palika spēcīgāk. Svars nokrita, viņš saka, man svars nokrita. Es saku, nezinu, es ar tavu svaru nenodarboju. Es saku, es nodarbojos, lai te būtu spēks. Viņš saka, svars nokrita, spēks parādīs. Es saku, kad dodu tagad pamaisa. Es saku, tagad ir sports bišķiņ izmainījās visās zīmē. Un es saku, es arī tagad tiešām varu pateikt, ka svarcošana tas ir zelta sports, ka viņš ir vajadzīgs visiem. A crossfiti vispār ir traki uz to visu. Jā, tagad ir traki. Viņi visu laiku, davai, man patrenē to, patrenē. Ko es tu Gluhova zini? Dzirdēts ir, jā. Viņš man dabūja pa telefonu, grib, Viktor, priekš manīm, priekš sportā. Iemāc mani tehniku, es saku, ko es, davai, nav nekādas problēmas. Viņš saka, es to samaksāšu. Es gribu, beidz man to naudu baldzēt. Es saku, tu esi tāds cilvēks, ka es pavēlti patrenēšu. Viņš pienāca un tagad viņu māca svarcelšanu. Raušana, grūšana, jā, ķēga piedi.
Es, protams, negribu mācīt visus, es tiešām negribu. Man ir, es te bērnus trenēju, bet tādiem lieliem cilvēkiem, kas tiešām nopelnīja dzīvē, es vienkārši palīdzēšu pavēlti. Tāpat kā Kostja Glusevs griedzot, davai, Grit, ja tam zaplāt, Kostja, beidz man tu runāt par naudu. Bet tu tērē savu laiku, es dzirdim, tu esi tāds līmenī, kam jātrenē pavēlti. Un kā, tu esi pavēlti netrenē. Tā kā svarcelšana tagad ir tiešām, viņi ir jau tāds, es saku visu laiku, sporta zelta sports, ka visiem ir vajadzīgs. Un kamēr mēs runājam jau sākas meitenes sievietes, sākušas jau pirmais svars 48 kg arī pacelti. Žanna Matvīka 48 kg pacēla, viņai bija 40 raušanā, un tagad grūšanā viņa iesāk ar 48. Arī savā laikā varēja cilāt, bet es nezinu, kāpēc viņa tā nometu to svarcelšanu. Arī bija tāds perspektīva meitene. Bet, ar meitenēm ir grūti. Viņus ļoti grūti trenēt. Ne morāli, bet, grūti viņus. Sieviete vienmēr saka, ka ir grūti. Jā, viņas, daži treneri no Krievijas, kam ir vesela komanda, tur atnāk uz zāli, tur 10 meitenes. Viņi saka, sākam pusstundu, klausos, kā viņi raud, cik viņi ir smagi. Tur, es saku, pusstundu tā sēžu un klausos. Viņi un pusstundu pēc tam viņi nomierinājusi. Saka strādāt. Tā kā tur treniņa. Es saku, ārprāts, es saku, mums viena. Es saku, mums viena ir, mēs tā, nē, mums divas ir. Tā, tu zini, ka, smagi ir ar viņu. Ar zēniem bišķiņas savādāk. Varbūt tāpēc, ka es pats esmu zēns. Varbūt no tā man ir savādāk. Bet meitenes ir tāds smagumiņš. Varbūt tev jābūt kaut kas iekšā, lai viņus trenēt, nezinu. Jā, man liekas, katrai no sievietēm vajag savu pieeju arī, lai saprastu, kā ar viņu strādāt. Da visam vārdiem vajag savu pieeju. Nav tā, ka tur visi ir vienāds puikas. Katrai meitenes, viņas vēl savādāk. Zēniem kaut kā, nezinu, varbūt tāpēc, ka es esmu zēni, tāpēc, ka man ar viņu vieglāk, bet meitenes vēl savādāk. Viņi var sapšihot, sākt raudāt un aizsāt treniņas. Bet dažreiz saka arī, ka ja meitenēm kaut ko pasaka izdarīt, viņa galā tomēr to izdara. Arī viņi tāda, bet ne visas, bet viņas arī tādas nopietnas uz to darbu. Jā. Uz džeki arī tādi sačiki. Bet es saku, ar meitenēm, nezinu, jau, ar zēnu, tu, viņš tā, labi, treneri, labi. Un aizgāja. Tāpēc tā, kā var braukt apmēram uz puikām, ar meiteni nebrauks, viņi var nedusmēties, sraudāt, tur, kur sākas te visi tie sīkumiņi, kur ar viņiem neies cauri kā ar džekiem. Saku, viņi ir īpaši tiešām viņam. Bet, ja viņus ir daudz, tad tu viņu saprot, kā viņus trenēt, un apmēram mums jau bija, mēs jau treneris jau ilgi trenēja meitenes, un treneram arī tas brālis ir Jura Andruškevičič arī savā laikā trenēja, tāpēc, ka ir ar ko salīdzināt, viņiem ir kā to nodarboties. Protams, ka pirmās meitenes viņas bija, tu nezināji, kā ar viņiem trenēt. Tiešām viņas nezināja, kā viņas trenēt. Tāpēc, ka viņi ir pirmie, un ja būtu mums apmēram zālē konsultāti meitene, zini, tad vieglāk. Tie visi sievieši, tas problēmas, tu reāli nezini. Tu esi, ka tu vīrietis. Tā kā mums nebija, un arī līdz šim brīdim nav meitenes konsultāti, kas viņus var trenēt, pašiem ar savām kļūdām, salīdzinot, kas bija un kas tagad notiek. Tā mēģinām to zini, kā taisnībā. Tas ir cits organisms, citas smadzenes, viss ir cits. Džeki ir, tu esi par džeku, tu zini, kā tu ir. Jā, ir savas, bet īstenībā tu esi vīrietis un tu pats pa sējam, kas tev sāp, kas tev nesāp, kā tu uzdies, kā psihologi tā. Meitenam jau, saku, ar viņiem nostartē slikti, viņi sāk raudāt. Un nomierināt viņi nav iespējams. Ribēti arī nostartē slikti, sāk raudāt, un visu laiku raud. Es saku, mēs sapratam, ir kļūdas, Ribēka, ir to, bet vajag to, nedrīkst linkot.
Nu, jo, ceram, ka tagad viņi saka, es visu saprotu, sāku strādāt, viss kārtībā. Bet meitenes ir... Žannai pēdējais mēģinājums 53 kg un paceļ 53 kg un noslēdz sacensības viņai kopā 93 kg Žannai Matvijai šodien 40. raušanā un 53 grūšanā 93 kg summā. Nu, neviena no cita no dāmām vēl pagaidām sacensības nav sākusi, lai arī sākotnēji arī Linda Sprūža bija pieteikusi 40 kg, bet nu, pagaidām viņa vēl sacensības nav sākusi. Tātad vēl arī Aļosa Babuškina no Daugavpils un arī Rebeka Koha no Ventspils. Vēl 3 dāmām vajadzētu būt, iespējams, ka Linda Sprūža tomēr vairs arī nestartēs. Redzēsim. Tāda sajūta, ka Linda nestartēs. Viņa skatos staigāt tur maikā un nekādas kustība nav. Bet viņa te piesaka, ja 40, bet nebija. 40, bet tā arī nav izgājis. Uzreiz, cik viņa izrāva 50, ja? Tomēr tiek aicināta Linda Sprūža. Nu jā, bet viņa tā pieteica diezgan... Atkal maiciņi viņa nav. Linda Sprūža, lūdzu. Linda ir 16 gadu. Jā, kā es saku. Nu, tas ir nervi. Tas ir tas, par ko tu runāji, jā, par sievietēm. Jā, nevar saprast, tiešām, saprotu, vīrietis ir tāds, viņam jau nav spēka, viņam tiešām nav spēka. Biešām nav spēka. A meitenes ir tāda, nav spēka. Pasali viņai kaut ko tur, nezinu, atnesīšu konfeti, vai tā smieklīgi, jā, tā es tāda vienkārši saku, tur atnesīšu konfeti, vai nezinu, kaut ko pasoli, jā, tādu. Viņi atnāks, tā izdarīs, tu būsi šokā, kā var būt tā, nevar un ideālnika. Ja vīrietim nav spēka, viņš arī nepacels, tu viņam var solīt. Vienalga konfetes, kilogramu, cik tu gribi viņam solīt. Nav spēka, nav. Vienkārši nav. A meitene saka, vienu nevar, otru ideālnika un trešo var ideāli pateikt, biedājuši ideāli. Pirmam tas jau redzējām, ka nav spēka. Ja viņš tagad treneris kaut ko viņa pateica labi, viņa tad pateiks, tu pacels tik skaisti, ka mēs būsim šokā. Jā, tā ir. 55 kg Lindai Sprūžai, otrais mēģinājums. Pirmā redzējām, ka pietrūka spēka, nu skatāmies. Nē, vispār. Еще идет время. Viktors tiek palūgts aiziet, lai palīdzētu noskaņot Lindu Sprūžu pēdējiem mēģinājumam, tā ka droši varam arī operatori pieslēgties, lai paskatītos, kā tas notiek. Viktors pametis komentētāju vietu un dodas pie Lindas Sprūžas piedāvāt kādu konfekti vai kaut ko tam līdzīgu, lai savā veidā piespiestu Lindu Sprūžu tomēr doties un pacelt šo svaru. Redzam arī Viktoru un tūlīt es domāju, viņš izteiks visu Lindai Sprūžai, ko domā par to, ka viņi negrib turpināt sacensības. Un skatīsimies, vai tas nostrādās, vai Viktoras Šerbatika padoms palīdzēs Lindai Sprūžai. Tomēr beidzot pacelt svaru, vēl 20 sekundes ir šajā otrajā mēģinājumā, lai dotos pie svara stieņa Lindai. Ja viņa nepaspēs, tad jebkurā gadījumā viņiem paliek arī trešais mēģinājums. Redzam, arī Eduards Andruškevičs atnācis liela svarcelšanas ģimene. Jūs ekrānos izskatās, ka nepaspēš. Tagad Linda vismaz uz šo mēģinājumu, jo jau 5 sekundes, un tas ir arī viss. Tā ka Linda Sprūža nav ieskaitīts otrais viņai mēģinājums, bet būs vēl trešais. Lindai atgādina, ka Lindai ir jāpaceļ 55 kg, un tādā gadījumā viņa garantēs sev vismaz bronzas godalgu, jo Žannai Matvijukai šobrīd summa ir 93 kg. Lindai Sprūžai ir 40, bet paceļot 55 summā būs jau 95, un tā jau ir cerība tikt pie Latvijas 4. olimpiādas medaļas un iegūt kādu medaļiņu arī Ludzas novadam. Un skatīsimies, vai ar trešo piegājienu Linda Sprūža spēs pacelt. Nu, Viktors ir atgriezies, un tu uzzināsi, vai izdevās Viktoram neiespējamā misija pierunāt Lindu tomēr pacelšot svaru. Jā, skatītāji aplaudē, visa zāle stāvot kājās, praktiski aplaudē Lindai Sprūžai. Linda ar savām darbībām ir iekustinājusi zāli, atdzīvinājusi šīs svarcelšanas sacensības, un tagad viņai pēdējais mēģinājums 55 kg Lindai Sprūžai. Ножками. Встала.
Выдержи грудь. Viktors piepalīdz ar padomu. Сильно. Держи. Молодец. Un ar lielām pūlēm, bet izskatās, ka ir Linda Spruža kopējām pūlēm tomēr paceļ 55 kg un izraujusi sev vismaz bronzas medaļu šajā. Вот es tas teicu, ja pamēģināju. Вот ko, вот реально. Вот ko, вот kā viņam tik. Ir viss kārtībā. Ar piepūli, bet tomēr izdevās. Bet nav piepūli. Vienkārši viņi ļoti viegli pacēla. Vēlam likt 10 kg klāta, to pašu viņi izdarīs. Vienkārši ļoti labi. Var te lūdzu meiteni. Kā ar viņu runāt? A, ko tu viņai pateici, Viktors? Nu, es viņai pateicu, ka vajag saņemties. Nu, tas ir kauns, tu saproti. Tu ne man kaunu, tavs ir savu treneram. Tā ir olimpiāda, tā ir savādāk visa dzīve. Tā nedrīkst darīt, tu ko darīt? Viņš, ka jāceļ, saņemies. Nu, tā arī runāja. Kā saka? Mans taču viens draugs saka. Pirākus ausis viņi savāsulē. Nā, kā savād? Tu redzi pats. Neko līdzīgi viņi nevar izdarīt. Lūdzu, vienkārši bez problēmas. Saņēmās un viss. Jā. Un medaļa ir. Jā. Aļesa Babuškina 57 kg Daugavpils arī veiksmīgi veic šo svaru un Aļesa sev nodrošina sudraba medaļu jau garantē. Jo gan Matvijai, gan Spružai bija mazāks rezultāts raušanā un tagad arī grūšanā. Babuškina ir viņas apsteigusi. Nu, ar Rebeku Kohu gan būs grūti spēkoties. 30 kg viņa zaudē viņai raušanā. Tagad skatīsimies, cik būs grūšanā. Saku, tas ir ārprāts. Man liekas, ka Linda vienkārši dzirdēja, ko tu stāstīji par meiteriem un gribēja parādīt, kā tas notiek īstenībā. Tu jau pats redzēji, ne? Ot pats redzēji. Jā. Jau. Tas ir, džekiem tā nav. Viņi tiešām, ja nav spēka, nav. Ir. Ot viss, ot visāda situācija. A meitenēm dažreiz, es saku, tas ir bija arī pagātnē, kā mēs tur skatījums, kad es biju tur Svarcelēs vēl, un tā jau ir. Nav spēka. Kā uzbļau? Tu neko neizdarīt, vienkārši uzbļauj. Tāds sajūt, ka tu ar savu bļaušanu viņa iesūca tavas vārdus un palika spēcīga. Paņem vienkārši ideāli pats savu visu. Pēc sakot, meitenēm viņiem ir tā savādāk, tas skatiens, viņi vienkārši ir savādāk. Kas viņus, man liekas, kas viņus var trenēt, tas ir tam medaļu jādod. Tu vari iedomāties, kā basketbolā, kas tur notiek. Mēs jau tikai redzam, ka, nekās. Man liekas, tur treneram sirmi mati, ka viņus trenē. Cik man ir bijusi pieredze būt ar dažādām izlasēm sieviešu kopā, tur viņas vienmēr uztaisa vēl katra savu fronti, ar kuru draudzēs, kura nedraudzēs. Tas ir sarežģīti. Tu arī tu iedomās, tu vienā komanda, tur vēl kaut kā. Tur sadalās vecākās meitenes, jaunākās. Tur ļoti sarežģīti, jā. Nu, tu redzi, kā mēs ar vienu te cīnāmies, jā? Tā 20 beigas. Bet es saku, ar viņiem, ja atradīs kontakts, tad viņi te uzticēsies un klausēsies, bet īstenībā viņa, tādas viņas ir. Zini, kad es braucu pie stūra, domāju, kas tur brauc? Jāsnā, piedod, es uzreiz saku, piedodiet, tiešām uzreiz vainīgs, ka es paliku dusmīgs uz to šoferi, tiešām. Piedod, visu laiku atjauno. Tā, viņi man nedzird, viņa nedzird mans emocijas, neko bez tā, piedod, vainīgs, zinu, kas brauc tā, uzmanīgi. Visu laiku skaties, ja tur cits cilvēks brauc, tad es tālāk tur lamājos. Jā, brauc un jūtu, piedod, atvainojos, zinu, jā, viss kārtībā, vainīgs. Jā, ceru, daudz sievietes man te nedzird. Esmu no basketbola, jā. Nē, cerams, ka vēl nav pamodušās. Diezgan agri. Šodien, kas ir sestdien? Sestdien, jā. Jā, ceram. Tikai vīrieši. Tāpēc, ka tā svarcelšana, redzi, mums tā sieviešu svarcelšana nav baigi attīstīta ir, bet nav tik laba. Tāpēc, ka arī meitenes, zin, kā viņus ļoti grūti trenēt un ir. Tas ir tāds smags sporta veids un, ko darīt, ja meitenēm patīk, neko nevar izdarīt. Aļesa Babuškina pēdējais viņas piegājiens šajās sacensībās mēģinās pacelt 62 kg. Un Babuškina smāģa, bet tur un...
Nu, ir ieskaitīts. Ir ieskaitīts, jā, un treneris Eduards Lazarevičs. Nē, tomēr neieskaita, jā. Es nezinu, kāpēc es neskatīšu, tad atkārtošanu paskatīsimies. Jā, tomēr Babuškina pēdējo mēģinājumu neieskaita, līdz ar to 60 kg viņai grūšanā. Nu jā, tas ir pavisam, es domāju, kaut kas ar kājām, ne te pavisam rokas tā, kā staigāja, kā visi redzēja. Ne priekšēji, bet visi no malas, jā. Nu, ko viena dalībniece, Rebeka Koha, ir palikusi, tātad 3 mēģinājumi viņai. Ar 90 kg izskatās, ka sāks Rebeka. Pieteiktais svars ir 90. Atgādināšu, ka raušanā 83 kg pacēla Rebeka. Nu, jā. 93 kg. Nu, ļoti viegli viss izdarījās. Nu, jā, es saku, daudz viņa nevarēs pacelt šodien, bet es saku, nedēļu atpakaļ viņa bija starts, un to, ko viņa tagad darīs, ja viņa pacel šodien 100 kg, tas arī ļoti labi, bet tas ir tiešām, viss ir darīts ar smagu darbu, lai ņemtu pēc nedēļas startēt, tāpēc, ka ļoti daudz sportisti pēc nedēļas neviens nestartēs. Neviens. Tas ir mūsējais, treneris te visus tādu darīja, un tāpēc saku, ka pēc nedēļas mums starts, tas ir normāli, nekāds problēmas. Viktor, vienmēr gribēju arī uzprasīt, pirms savu pašu svara stieņu celšanas vienmēr jūs ieelpojat ļoti dziļi. Tas ir tieši tam pirmajam momentam, kad jūs uzrotat. Es biju smagsvars, man bija savādāk. Es viņam tam skaidroju, ka vajag izmantot visas muskuļus, kas ir. Un, kad tu esi startā, kad iepūš vēdru, man šim bija liels diezgan, tu viņam palīdz to stienu spiešanu uz leju, tu vēdru piepampuš un spied ar vēdru kājās. Tas stienis bija atrevus no zemes. Tāpēc man bija vēders, es viņu vēdru izmantoju. Tāpēc es tā, un vēders, un viņa čiklu stiedz un aizgāja. Saproti, tas ir tāds, tu mēģini par ļoti lielu svaru, tu mēģini visus muskuļus izmantot, arī tāds jocīgus. Un arī ļoti pārliecinoši 96 kg paceļ Rebeka. Un pēdējais mēģinājums atlicis Rebekai. Un arī šajā pirmajā sacensību plūsmā svarcošanā. Ar to arī pirmā sacensību plūsma būs noslēgusies. Tātad visvieglākie svari un arī dāmas. Pēc tam sacensības turpinās. Tā ka, ja kādam iepatikās, esat pie Valmieras vai Valmierā, droši nākat uz 5. skolu. Un šeit varēsiet klātienē arī pavērot smagsvaru cīņas. Noteikti redzēsiet daudz ko interesantu. Mēs gaidīsim tātad Rebekas pēdējo mēģinājumu. Skatīsimies, cik liels būs svars. 96 kg ir pacelti. Pacēla 102 kg, mēģinājis pacelt 110 kg. Bija nedaudz taktisks brāķis. Neieskaitīt, bet es domāju, ka viņi ir gatavi šim rezultātam un gaidīsim labu rezultātu. Un es tagad ar tiem atpūtījos vienu plūsmu, parunāju vienu atpūtos un tagad iešu strādāt arī. Jā, tur zin kā. Treneris, protams, visu laiku man palīdz, pieskata man. Tāpēc, ka es tāds treneris, kā saka, jauns, jā, es biju sportists ļoti liels, un tāpēc treneris es esmu jauns, un tāpēc viņš man visu laiku pieskata. Gribi, negribi, bet kļūdas ir, viņš visu laiku palīdz, izlabo. Tūlīt ar tiem te atpūtos, papļāpāju. Izstāstīja visādas tu vēl negribēji sākumā, redzi, cik labi. Izstāstīja visādas pasaciņas tev un iesim strādāt. 100 kg piesaka Rebeka Koha, līdz ar to pēdējais viņas mēģinājums šajās sacensībās. Ja viņa pacels 100 kg, tad summā šodien 183 kg pārliecinošu uzvaru, par to, protams, arī šaubu nebija.
Ventspils varēs priecāties jau pirmajā plūsmā. 2 zelta medaļas būs Ventspils pilsētai. Arī Toms Upinieks 62 kg svara kategorijā. Nu, tagad skatāmies Rebeka Koha pēdējais mēģinājums 100 kg. Jā, pārliecinoši viegli, bet tas ir smags darbs, lai to visu darītu. Neko neizdarīt. Viss sacensības beidzās. Mums jā, bet tu sacensības vacošanā turpinās Rebeka Koha. Tātad 100 kg paceļ un sumbā 183. Apsveicam Rebeku un liels prieks, kā arī jūs varbūt daudzi no jums pat nekad nebija redzējuši, kā Rebeka ceļ īstenībā sacensībās, jo Latvijas varcošanu diezgan reti var kaut kur redzēt, atskatot olimpiskās spēles. Nu jā. Un tādēļ prieks, ka redzējām arī darbībā Rebeku Kohu un prieks, ka bijāt arī kopā ar mums. Šodien atgādinu, ka LMT Straumē ļoti plaša sacensību programma, bet svārcelšanas sacensības tad jūs ekrānos būs. Kur šito, kur paskatīties vispār tā, kas notiks, nu kādas sacensības notiks, kur var paskatīties to, nu, to, kā viņi tur teikt. Šitā viņi, kur to šito cerami, šito var paskatīties, kur? Šito visu arī mēs, visu, ko jūs redzat šobrīd savos ekrānos, LMT Straumē, visu laiku tiešraidē varat skatīties visu laiku. Mēs apmēram tur ieslēgšu tajā laikā, un tas būs Straumā visu laiku tiešraidē. Jā, visu dienu varat droši skatīties, un viss mums arī laiks beidzies.